Krapē notikās nelaime, nodega māja daudzbērnu ģimenei, un mēs šo problēmu pārnājām Lūgas fondu un atradām iespēju un atradām atsaucīgus cilvēkus, ar kuriem kopā mēs atjaunosim šo māju un dosim ģimenei iespēju atgriezties savā ierastajā vidē. Kļaviņu ģimenes misija ir labdarība. Kļaviņu ģimene, kā auģu ģimene, savā ģimenē uzaicinājusi vairākus bērnus. Kļaviņu ģimenes fonds, tātad ģimenes darbnīca, aktīvi darbojās savā novadā, un ik viens pensionārs zina, kad, ja vajadzīgi nopļaut zālīti, tad viņi var griezties pie Kļaviņu ģimenes. Līdz ar to arī viņi savā mājaslapā saka, tātad padarīsim pasauli košāku. Kopā mēs varam, kā mēs varam šobrīd nepalīdzēt Kļaviņu ģimenei, kuri palīdzējuši tik daudziem cilvēkiem, tik daudzām ģimenēm. Es aicinu ikvienu, palīdzēsim Kļaviņu ģimenei, kopā mēs varam. Mēs atrodamies pie Ogres Trīsvienības baznīcas, un šeit 10. jūnijā baznīcas nakts ietvaros būs tāds īpašs labdarības koncerts Uzcelsim māju. Un šis koncerts sāksies 8:00, bet baznīca jau būs vaļā no 6:00, un esat visi mīļi aicināti. Būs Ogres kultūras nama koris Impulss, būs arī Manguļu ģimene uzstāsies arī Artis Gāga un arī kāda solista un Ogres Trīsvienības baznīcas ansamblis, un esat visi mīļi aicināti būt ar mums kopā un atbalstīsim Kļaviņu ģimeni viņu šajā nelaimē, lai tā kļūst par laimi mums visiem un pirmkārt arī viņiem. Es aicinu visiem iesaistīties šīs mājas celtniecībā, ka mēs kopā varam palīdzēt un katrs varam kaut kādu darbiņu izdarīt. Un es aicinu iesaistīties visus ar jebko, ko viņi var palīdzēt. Tas būtu jebkas transports, tas būtu celtniecības materiāli, tie būtu kaut kāds jebkura vajadzība, kas liekas, kas varētu būt noderīga šai mājas celtniecībā, un mēs visu liksim lietā un izmantosim un ar lielāko prieku, un tiešām mēs kopā varam izdarīt šo lielo darbu un palīdzēt šai ģimenei. Jā, ja ir kādi piedāvājumi, ir kaut kas, ko jūs zināt, kā jūs varat palīdzēt, tas ir sūtiet e-pastu uz hopen@hopen.lv vai zvaniet uz 271 83 552. Tas ir mans telefona numurs, un mēs piefiksēsim un domāsim, kā mēs varam to likt lietā un izmantot. Visa arī informācija ir hopen.lv mājaslapā, un kopā mēs varam izdarīt.